Inženierekonomikas fakultāte. Fakultāte īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmas, kā arī doktorantūras studiju programmas. Lai studētu šajā fakultātē, ir jāizvēlas kāda no starptautiski akreditētām studiju programmām. Šīm programmām katru gadu tiek izdalītas vairāk kā 190 valsts budžeta dotāciju finansētas vietas. Katrs var izvēlēties sev piemērotāko apmācību veidu – pilna laika dienas vai nepilna laika neklātienes un vakara studijas. Uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā 2 centralizēto eksāmenu rezultātus no šādiem priekšmetiem – matemātika, fizika, latviešu valoda, svešvaloda, angļu, vācu vai franču, un atestētā zemākā pieļaujamā atzīme ir 4. IEF sadarbojas ar citu valstu augstskolām, tāpēc studentiem ir iespēja mācīties ārvalstu augstskolās, izstrādāt kopīgus projektus un piedalīties zinātniskajās konferencēs. Tāpat fakultātes studenti var apgūt papildu zināšanas inženierzinātņu programmu studiju priekšmetos, lai gūtu dziļāku izpratni par tautsaimniecību un veiksmīgāk iesaistītos attiecīgajā nozarē pēc studiju beigšanas. IEF absolventi ir ne tikai zinoši savas nozares speciālisti, bet arī radoši domājoši cilvēki ar augstu pienākuma apziņu un atbildības izjūtu. Daudz ieņem vadošus amatus sabiedrībā plaši atpazīstamos uzņēmumos, kompānijās, valsts iestādēs. Viens no viņiem ir Ilmārs Rimšēvičs. Es savā laikā izvēlējos Rīgas Tehnisko universitāti Inženierekonomikas fakultāti. Un šodien esmu lepns, ka man tāpat kā daudziem maniem vienaudžiem ārzemēs ir sava alma mater, proti Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte. Un tad, kad viņi man aicina kaut kādas lietas palīdzēt vai nākt tālāk ar kādu padomu, es esmu vienkārši priecīgs, ka man ir tā iespēja un izdevība to darīt. Jo savā laikā Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte iemācīja man ne tikai saprast ekonomiskos procesus, bet iemācīja domāt un patstāvīgi tikt galā ar savām problēmām. Es domāju, ka Rīgas Tehniskā universitāte, īpaši Inženierekonomikas fakultāte, jau savā laikā bija tāda maza biznesa skola, jo šī fakultāte deva ne tikai tehniskās zināšanas, bet deva arī ekonomiskās zināšanas. Tāpēc es droši varu teikt, ka cilvēki, kas izvēlās studijas Inženierekonomikas fakultātē, būs izdarījuši pareizo izvēli un dzīvē noteikti nepazudīs. Nāc un studē RTU!